Visiem čau! Maniem skatītājiem. Ķeru karūs. Būs līdakā uz dzīvo. Fēniks arī ķēra. Ir tāds fēniks. Ķer lielas līdakas no Latgales. Viņam kaut kā lielās nekodās. Un šito dzīvo. Man jau arī nekožās tas līdaks. Bet, jāsaķer karūsiņi savādāk upē noķert zivi ir diezgan grūti. Tagad ūdens uzplūdes, upe pārplūdus. Šodien jau bišķi tīrāks ir. Nav vairāk brūns, bet līmenis ir baisīgs. Tā kā svētdien brauksim copēt. Mēs jau tiksimies svētdien. Kā visi saka, pēc dažām sekundēm. Man vēl 2 dienas priekšā, bet jums 2 sekundes. 1. Kaut kur brauksim, nezinu kur. Vēl domāju. Ja upēs darīt nav ko, jābrauc kaut kur citur. Tātad krāsa priekš pludiņiem nav. 3 makšķernieku veikalos bija nav. Salmo nav, Gardā nav. Bauskā makšķernieku veikalā nav. Kaut kur jau ir. Kādā veikalā gan jau. Es jau tik 3 biju. Kāreiz bija. Tagad varbūt deficīts. Nezinu. Jāpameklē internetā vai nopirkšu flomīti sarkano marķieru kaut kādu nokrāsošu un visu. Jā, jebkādu sarkanu krāsu, taču gribējās to spilgto to pludiņiem, kas ir, lai forši var redzēt. Parasti sarkanu negribās. Tādu riktīgi spilgtu sarkanu, oranžīgu. Ūdens pat dīķī netīrs ir palicis no tiem lietiem. Vakar akal lietas lija, šodien akal lietas lija. Bet tā kā viss ir pielījis, ir bēdīgi. Jau Varden iet uzbrukumā manam pludiņam. Es maziņš biju ķēru Vardes ar slieku uz āķa. Ķēru karūsiņas un Vardes ar pieķērās. Vardes tik rukst. Tām baigā ballīte ir. Netīrs ūdens karūsis neredz tārpiņu. Jākustina bieži, laikam jāparausta. Ņemā. Gan kaut kas apinās man vēl. Karūsiņas pilns ir, viņi pa virsu pilnīgi peldo redzēt, kā viņš tur spēlējās. Kamēr viņi ierauga to tārpiņu, te jau bija katrā metienā, kad ūdens bija tīrs. Ar vienu balto var noķert 5 šitos karūsiņas. Tagad jau tāpat, tikai kamēr viņas ierauga
to tārpiņu. Tad jau notiek uzbrukums. Un te upē šitā ķertos zivis. Ko es saprotu? Tā būtu upe, zivju upe. Jā, viens noķert dzīvot veselu problēmu. Man jau kāds 5 karūsiņas ir laikam. Tā noķer vēl. Kāda nosprāgs līdz copei. Tā viņas dara, nezinu kāpēc. Ūdeni katru dienu es mainu viņām, visu čotka. Vienalga nosprāgs kāda. Nu. Aha. Tingš un nav. Tālāk. Ew, kas man tur atkal? Nu, kas tas ir? Ar šito visu vieglo padarīšanu vajag viss kaut kā pinās. Nu, kaut kāds ārprāts. Kaut kāds ārprāts. Reklāmas pauze. Nu, atpiņķerējos vaļā. Aha. Nevar jau saprast, ko viņas tur rausta, tos sviniņus vai tārpiņu. Viņas jau ir glupas. Viņam jau viss jāpagaršo. Nu, nevar noķert zivtiņu. Aha. Nu, skaisti. Tādas mazas karūsiņas, re, līdakai. Būs prieks, liels prieks, par tādu zacenīti. Op! Aha, op! Spēja tik vilkt. Tas jau ir lielāks karūsiņš. Vienu tārpiņu tik met un velc. Up. Spalvas pludiņu nevar nopirkt veikalā, nav makšķernieku. Uj. Ko vilka projām. Es
te bišķiņ aizdomājos. Nesot tādi. Gan jau ir kaut kur tik jāpameklē, baigi feinais, baigi forši makšķerēt. Viņš jau tieviņš, nekāda pretestība viņam nav. Jūtīgs. Jūtīgais pudiņš. Nu. Vējiņš. Up. Gribēju uz Bangu dīķi aizbraukt, bet tur līdaks nav. Lasi internetā, ka tur nav līdaku. Man vajag tur, kur līdaks, lai es uz dzīvo var ielaist. Varbūt Ozolainas dīķī. Nezinu. Jā, kā laivu vajag. Ar cekot jāizdomā. Varbūt no krasta arī var uz dzīvo. Jā, paštuku. Kaut kā bēdīgi man te iet ar tām karūsām. Viņas neredz to tārpu. Ot, kas ir pa ziepēm. Aha, šitā ieraudzīja. Mājiņa, saulīte. Top. Top. Up. To es saprotu. To var makšķerēt. Zivtiņas ķerās. Op. Tur tik mauc ar vienu tārpu. Tā es te copēju, vienu pēc otras gandrīz. Nu, gandrīz. Kamēr viņi pamana tārpiņu, tad jau ir. Nu, būs man karūsiņas uz dzīvo. Nopirku uz līdakām uz dzīvo lielu pludu. Nekad mūžā tik liels nav bijis. Es vienmēr esmu tādu gribējis, un tad beidzot es nopirku. Visu laiku ar kaut kādiem tur ņemos pludiņiem, ieraudzīju un nopirku. Riktīgs 40 gramu pluds. Ui. To man nerauz zem ūdens neviena dzīvā zivtiņa. Nerauda nekas. Nu, varēs redzēt arī kapitālu.
Riktīgi sarkans bumbulis. Kā ņems, tā ņems. Jā, pazudīs tu uzreiz. Nav pludiņā. Tā tur boli tās acis. Mežģī paņēma, kur pludiņš palika, kur aizpūta. Šito uzreiz redzēs pa gabalu. Kā Luksifors peldēs, riktīgais. Forši. Nu, ko jūs? Ņēma un nepaņēma. Dzīves ir pilns. Kamēr viņas... Kamēr viņas atrod to tārpu. Op! Nu. Vai nav skaisti? Skatījos vienu makšķernieku. Viņam tā kamera, tā lielā, kas atverās no sāniem. Nu, ir viņam šitā pie krūtīm, sporta kamera un tā lielā kamera. Kā viņi tur saucās pareizi, es pat nezinu. Nu, var sakot, viņu uz tā trīskāja liek un tad viņš filmē. Nu, tā jau daudz dara. Filmē pludiņu pietuvina un visu kaut ko var pietuvināt. Putnus, pīles, stirnas, zaķus, viss, kas ir sastopams copas laikā, bebrs un tā tālāk. Šito jau tā nevar, sporta kamera. Nu, var sakot, viņam viņi noāķējās no tām kājām, viņš gribēja viņu pārnest un viņi iekrita ūdenī pie krasta. Šis cilvēks izmakarēja aizveda uz remontu. Nezinu, sataisīja, gan jau sataisīs, redzēs. Bet, var sakot, viņš teica, ka ja nav tā kamera viņam, tad viņš nofilmēt copi vispār nav iespējams. Nezinu, kā nav iespējams. Man tīri labi sanāks, es saprotu, kā to lielo tur var. Baigais čakars. Tad tur, es nezinu. Tad to lielo vajag ar pulti, lai tu viņu var uzspiest, viņu filmē, izslēgt, lai nefilmē. Bet tev viņai visu laiku jābūt ieslēgtai, tad atkal attiecīgi izlādējās baterija, ja viņa visu laiku ir ieslēgta. Tad vajag powerbanku viņai noteikti klāt. Es nezinu. Man kaut kā tas viss nav saprotams. Baigais čakars. Nu, jā, nu, man ir šitā pagaidām. Varbūt kādreiz nobriedīšu. Uz to arī, kā rusiņš. Tādā veidā. Šitas jau nav baigi interesantais pasākums jums. Interesants būs. Tad, kad būs pa īstam copi. Šitas jau tāda muļķošanās. Jup. Koda muļģīja. Pa pirmo. Jutiņas. Hop. Hop. Un tik velts. Hop. Jā.
Hop. Maziņas tādas. Būs forši. Līdekai garšos. Tā, noķersim vēl vienu zivtiņu. Un pietiks. Man apnika. Es nezinu, cik es noķērs. Man jau piegriezās. Es no sākuma skaitīju, pēc tam man sajuka. Tagad es nezinu, 20, 30. Nav nejausmas. Gan jau būs labi. Hop. Hop. Ar to mēs mūsu ēteru beidzam. Tiekamies pēc 2 dienām, ar jums pēc sekundes. Čīvu 272 noķer zīvi. Jā, nu tā mēs dzīvojam. Pagaidām visiem čau. Esmu copē, svētdiena klāt. Jā, ķersim zīves. Nezinu, ko noķersim, bet ķersim. Nu, Ozolēns dīķi atbrauc. Iemet jau pirmo metienu jau ielaidu. Ir arī makšķerē. Mums izskatās šādi. Uz sliekām tagad ir dziļums kādi 2 metri vismaz. Nu, lūk. Mēģināsim kaut ko ķert. Tur ir vīri sēž copē. Jā, iebaro būs. Tad jau mēģināsim. Nu, vietiņa tur ir daudz. Ceļš ir sūdīgs, dubļains, bet izbraukt var. Nu, tā. Tā kā redzēs, kas te būs. Jāmaksā piečuks. Jāgaida saimnieks, ka nāks iekasēt naudu. Zvanīju uz banku dīķi. Tur kaut kā aizbraukt jau var, bet 8 eiro. Vienu zivu tik drīkst ņemt lielo, mazās līdz 3 kilogrami. Karūs esot izķertas pagājušajā gadā, tā kā gan jau kādu vēl ir. Nezinu, varbūt kā reiz aizbraukšu. Pagaidām man kaut kā nevalka. Nu, jā, tur vairāk tā atpūsties, gaļu pacept, aliņu iedzert. Nu tā, kaut ko noķert, kaut ko nē. Nu, redzēs, kas te būs. Tā kā tā, copējam. Nu, mauksim uz dzīvo iekšā. Es man pa pludiņu. O, vecīti. Tas ir nopietns. Iemauksim. Jā, nu. Wow. O, to es saprotu. Var redzēt, ko pludiņš peld. Nezinu, tādu līdekļu pavilks zem ūdens. Gan jau pavilks. Bet vismaz tagad pa gabalu var redzēt. Kapitāli. To es saprotu. Nu, skaistums neaprakstām. Būs, nē. Pastīsimies, kā tas viss notiek ar šitādu lielu pludu. Man jau patīk. Un kā līdekai patiks diez. Nevarēs paraut zem ūdens to lielo. Nu, gan jau varēs. Sajūtīs spraigo pretestību, izpļaus atkal ārā. Kas viņi zina? Nu, pasīsies. Un nepamēģinās, neuzzinās. Jo, nu, jāiet. Skatīties, kas te notiek. Vīri jau noķēruši ir karūsu kilo pāri, karūsu kilo 200, vai cik viņi teica, nosvēruši. Nezinu, uz ko ķer. Neuzprasīju, aizmirsu. Nu, un ruduļus, raudiņas.
Nu, saprast, kaut ko vajag likt klāt, nevajag. Varbūt baltos vajag. Kas viņa zina? Vajadzēja šito ķiplociņu piespiest klāt. Ķiplociņš jau viņam patīkot karūsai. Aizmirs. Galvenais jau atcerēties. Bet tā kā pavēl jau. Nu, skaisti. Nu, re. Vēja nav, saulīt spīd, beidzot ir laiks labs. Nu, kur mans plūts lielais. O! Nav acis jāmežģī. Paņēma vai nepaņēma, vai nu, kur palika pludiņš. Paskaties, ir sarkans bumbasņiks. Tas ir nopietni. Nu, re. Nu, feini. Jāiemēt moška fīderi vēl. Fīders man arī ir. Nezinu, vai drīkst vai nedrīkst. 3 makšķeres. Tiem es tev varu. Jā. Nu, iemaucām. Fīder arī. Iemauc fīderīti. Klusums pagaidā. Pludiņš arī klusē. Uz zīvu arī klusē. Bet smuki. Uzliku baltos virsū. Nu, redzēs, moškas baltiem ķersies. Nevar jau zināt, varbūt vajadzēja tur grūbas paņemt un kukurūzas paņemt saldo. Labu ķiplociņu pielikt klāt. Nu, var sakot. Nekas no tā nav, bet mēģināsim kaut ko noķert. Pagaidām pat sopis nav. Labs nāk ar gaidīšanu. Silts ar sildīšanu. Bet forši, ka mašīna ir pie pakaļas. Izņem, ieliec. Nav problēmas nekādas. Viss ir klāt. Tas man patīk. Saliec makšķeres mašīnā un dragā mājā. Nekur nekas nav jāstiepj. Un jāpaņem beņķīts, un beņķīts arī līdzi ir. Varēs pasēdēt pie bada pātagām, pavērot. No forši. Viens cilvēks ar laivu braukā. Tām laivām bija jāuzprasa, cik te maksā. Es pa ziemu prasīju, es neatceros vairāk. Man viņš stāstīja, saimnieks, cik un kā. Man liekas, nebija izdevīgi ar savu laivu. Man liekas, cik garš, tik plats. Tikpat bija jāmaksā kā pa īres laivu. Man tā liekas, kaut kas tā bija. Jāuzprasa šodien. Beidzot lietas nelīst. Beidzot. Upes pārplūdušas. Nevar nekur pamakšķerēt. Ūdens ir liels. Tā kā pavasarī. Nu šeit ūdens arī tīrs, nav brūns. Tā kā te ir viss kārtībā. Tā kā celpējam. Nacopējam. Gaidam atkal brīnumu. Kārtējo. Es īpaši neuztraucos par tām diviem. Būs, nebūs, nebūs.
protams, jau patīkam, ka noķert kaut ko. Bet nav dzīvības un nāves jautājums. Foršs laiks. Skaista vieta. Kafija. Rīta kafija. Nu, kas var būt labāks par šo? Nu, fīders ar klusē. Iemet tā kā kaut kur, nezinu kur. Būs jau jāizvalk, jāpalūr, kas tur viņš varbūt tur zālēs iegrim dūņās vai zālēs un sveiki. Tad tu var gaidīt pastradienu. Es jau nezinu, kas tur apakšā darās. 100 punkti, ka tur ir zāles. Līdeks arī klusē pagaidām. Pludiņš tā lēnām cilājās uz leju, uz augšu, uz leju, uz augšu. Gaidu, kad vilks projām. Kaut kas tur notiek, kaut kāda zive tur ir. Ne, nu tas, ka zivs ir, tas ir skaidrs, bet jāzina jau, ar ko viņas noķert. Es nezinu. Sveša vieta. Neesmu sagatavojies ar priekš svešas vietas. Nu tā. Visparastākās lietas paņēma. Iebarojumos lieku un balto. Viss. Nekas. Būs jau labi. Nav ko uztraukties. Man vēl špenīgs līdzi. Piekrāmēja pilnu mašīnu ar makšķerēm, jo es zināju, ka šitā mašīna man būs pie pakaļas. Blakām te es varēšu no mašīnas paņemt kādu makšķeru, gribu un makšķerēt. Nekur nav jāiet, jānes nekas. Tā kā viss ir pa smuko. Un te baigi jau nav kur pamētāt, bet nu var pamētāt. Vietiņas arī kaut kādas. Nav jau tik traki. Vajadzēs jau laivu vienu dienu mēģināt kustināt. Tā man viņa stāv istabā uz skapja. Vislabākā vieta, kur glabāt laivu gumijas. Un to PVC, kā viņi tur, tas materiāls. 1000 veidu, kā glabāt, bet vislabākais ir siltumā iekšā mājās istabā. Nu, viena temperatūra visu laiku silts ir. Nav problēma vispār nekāda. Un pelets nekas tur nav. Ārā tur visu temperatūras maiņas, mīnusi, plusi, mīnusi, plusi. Un pelets var sagraust, ja sajūt to zivju smaržu. 100 caurumu laivā. Nu, vēl pie griestiem viņi tur karina vienalga peles tiekot klāt. Nu, var sakot, jā. Es sapratu, ka šitas ir visforšākais variants. Tā kā būs jau vienu dienu jāstiep viņa. Kaut kur jāstiep un jādomā, kur aizbraukt pamakšķerēt ar laiviņu. Tā kā nu, tagad upes, visu saka, nekur upēs vispār netiek klāt, viss ir pārplūdus. Daudz vietās ir ūdens duļķens. Nu, šeit ir forši. Šeit viss ir pa fenšuju. Jā. Nu, 40 kilometri, ko braukt. Bet, nu, kas tas ir īstenībā? Tas nav nekas. Var atbraukt un baudīt copi. Ar ērtībām. Pa piečuku. Kāpēc ne? Nu, tā. Uztaisīšu reklāmu Ozolainas dīķiem. Nu, tomēr jau. Nē, feini jau feini. Ar laiviņu jau būtu vēl feināk, bet, nu, nākošais jāpamēģina, jāpastāst, kas te, cik kas ko maksā. Varbūt, ka var paķert līdeksa spinīgu laivu. Kāpēc gan ne? Iespējas ir daudz. Var uz lādzēnu dīķiem braukt, bet tur tā izkāpšana no laivas ārā, tur ir suņa murgi.
Tur ir, jā. Tur tik skaties, ka tik pats neievēlies iekšā. Tā lejos šausmīgi, nav šitas stabilas, šausmīgi švankojās. Nu, te vēl piekusis visu dienu nosēdējis tajā laivā, stīvs, netiec ārā no tās laivas, gāžās riņķī, te jālien ārā uz tā pontona tiltiņa. Vai dieviņa, pagājušajā gadā es tur stīvs, bet slapi muguru, kamēr izlīd ārā no tās laivas. Vai dieniņa, tad tev viss jau jāizkrauj ārā, zīvis, spinīgi un somas, un tad ar vantariem tā laiva iet, un pats pa to laivu arī tādā ziņā, jā, baigi šausmīgi neērti. Nu, nav tāds līdzens krasts, tā forši izbrauc, izkāp ārā mierīgi, izvelc laivu un darbojies. Tur šitā pa to laivu, katra kustība laivu šitā. Nu, nafi. Man nepatīk. Nē, nu, ja piešaujās, tad jau normāli. Man kā pirmo reizi likās šausmas. Jo tur jau cilvēks pat bija invalīdi ratiņos, arī ar to laivu brauc makšķerē divatā vienu. Es jau domāju, kā viņš cilvēks tur tādā laivā ārā tiek. Bet kaut kā jau piešaušies cilvēki ir. Makšķerēt jau vajag forši. Jā, jau piešaujās. Pie visa jāpierod ir. Nu, tā jau ir. Kā jau pierod, tad jau viss liekas smieklīgi un vienkārši. Tā. Nu, visu laiku tas pludīši tā čik, tā lēnām žik, paiet bišķi atkal, žik, bet nav tāds sops, ka varētu piecirst. Vai nav skaisti? Skaistums neaprakstā. Un tas līdaks dzīvais laik pald pie krasta klāt. Vējš tieši man tā, viņš kaut kā tā viņa dzena. Es jau vienreiz jau pārmetu, jau viņš atkal lēnām. Atnāk. Gribās redzēt, kāds lielais pludiņš nogrims. Šito jau varēs zem ūdens pat redzēt, kur viņš pa ir. Riktīgs. To es saprotu. Tā ir štelle. Tiem maziem pludiņiem tur tā ir, viņš kaut kur papeld, tu kādā brīdī neskaties, tad jau paņēma, skrien, beigās, pludiņš reku peld. A šito nav nekur paskaties, rekur ir. Riktīgs. Nu, tik liels nav, bet, 40 grami, jā. Feini. Nu, tā. Jā, vēl kā ar fīders šmīders būs. Paskatīja, kas tur ir. Ļoti patīkami. Klusu viss ir. Jāvāk būs gumijas zābaki nost, jāvāk čības. Un te jau var pa fenšuju, pa smuko, plikām kājām staigāt, ja gribās. Nekāda problēma. Ļoti labi. Baigā cope tikko bija uz fīdera. Gals šitā te. Un klusums. Ei. Tas ir gan patīkami. Tomēr cope bija.
Tas jau ir kaut kas. Vaigais, es pat nobijos. Kas domā, kas tas? Tā kā Breksis, ka ņem parasti. Vai Vimba, gols. Kam pagaršoja, kas tie pa tārpiem tur mētājās pa tām zālēm. Peldēja garām kāda zive. Kas te manā dīķī samests iekšā ir? Jāpagaršo. Nu. Nu, feini. Kā es šodien laižu bez pavadiņas. Slīdošais pludiņš, slīdošais sviniņš. Tad man ir 3 stoparīšu gumīņas. Un aukliņi iet tālāk un āķīts un tārpiņi. Jā. Pavadas. 0,23 aukla. Pamata aukla un viss. Mēs ejam šodien uz Krupņakiem. Es jau domāju, kā tur pavadu tur likt. Nav ko. O, skaisti. Te jau nekas nav tāds, ka to pavadu būtu jāliek. Ja plīsīs, tad plīsīs, kaut kas plīsīs. Vai plīst. Dievu rokā. Būs, būs, nebūs, nebūs. Negribās man tos diegus likt virsū. Kā noplīsīs, būs jāraud. Ka noplīsa zive. Tagad ir viss nopietni. Viss ir stiprs. Pasmuko. Un ko būs jāiebaro laikam. Savādāk skumīgi iet. Un fīderim noplēs slieku, baltie palika. Sliekas nebija vairāk. Kāds asars gan jau piegāja. Nu, kas viņi zina? Vai ruduls? Vai kā rūsis? Nu, re. Pārmetu dzīvu akal. Vai peld. Peld kā boja. To es saprotu. Kapitāli. Kapitāli var redzēt. Forši. Cope bija. Pludiņš pacēlās. Fantastika. Tas nevar būt. Un tā smuki žuk, un pakaļ. Es iebaroju tikko, iemet 3 bumbiņas, varības pie pludiņa. Wow, tas jau patīkam ir. Ne, kad sapē, tad jau arī pilnē laimē garīs pietiek. Feini. Pieliku fīderim to grabulīti klāt. Savādāk es neredzu copis. Grozu galvu uz dzīvo, uz pludiņu un vēl kaut kur grozu. Un neredzu copi. Tā man tagad grabēs viņš. Man atkal bija slieka noēsta. Puse bija nost. Tas nozīmē, ka bija zīve ēdusi. Nu, smuki, smuki. Galvenais, ka nav vēja šodien. Tas ir pasakaini smuki. Pīlīte peld ar tām ausīm. Viņai uz galvas tādas spalvas tā kā ausis. Ienira, ņurku uztaisīja. Zivis ēda laikam. Ko viņi tur citu var darīt zem ūdens? Gan jau, ka zivis ēda. Lai tik ēda. Visiem pietik zivtiņas ir daudz.
O, kur iznīra tur ārā. Un ko nopaldēja? Baigā. Jāpatur makšķeri rokā katram gadījumā. Un tur kaut kas zivtiņas grozās. Kruķījās pie mana tārpiņa. Man vēl ir brekšu barība līdzi. Kilograms. Melnā. Ja nu kas, tagad man ir līnis karūsa. Trappers, trippers, truppers, trappers. Trippers, trappers, jā. Nu, nekas dišs nav tādas smaržas. Baigās tur. Tur bija kaut kāda vēl piparu kūka, bet tā bija diezgan padārga. Es te paņēmu bišķi lētāk. Jā, cenas jau ir baigās visam. Ja tā riktīgi baigi tur ņemties, tad vispār kosmos notiek. Ar makšķerēšanu dārgi sanāk. Visām barībām, tārpiem, degvielām. Un tad ir diezgan. Bet, nu, ko darīs? Ja makšķerēt gribas, tad vajag. Kaut ko bišķīt kaut vai vajag. Nu, kaut kas pavilka, atkal apstājās. Es jau domāju, būs jācērt man. Forši tagad uz feederu vairs nav jāskatās. Tad, ja būs, tad grabēs. Man jau apnik skatīties to galu. No. Te nevienam netraucē tā graboņa. Tikai pašam sev. Nu, izvelkot, iemetot. Man nostiņu neņem, lai viņš tur stāv. Tā skaņa jau ir riebīgi kaitinoši pretīga. Bet nu ko darīt? Kaut ko vajag signālam. Nu? Es jau spinninga sagatavoju jau. Domāju, izvilkšu dzīvu ārā, pamētāšu spinningu, rotiņu savu. Vai jauno gumpeli jāuzliek gumiju savu. Bet tā jau vairāk ir par to grunti. Džigot, džiga šmiga, džiga riga. Pa grunti vilkt. Te jau ko tu pavilks pa zālēm. Te jau tikai pa augšu var laist vienīgais. Nu. Nikā. Kaut kas tur visu laiku kustina to pludiņu. Bet šausmīgi nenopietni. Nu tā. Bēdīgi. Tā nav riktīgi tāda. Lai es varu piecirt tev vēl projām. Arča piecērt un galā zivē. Nu. Bet man visvairāk patīk tas, ka man ir mašīna blakām. Man nekur nav jāiet. Nekas man nav jānes. Tas visvairāk kretinē. Man arī jāņem tačka, ķerra. Tā kā tie makšķernieki, kas uz karpām laiž ar ķerrām. Piekrau pilnu. Ar visiem hlamiem, boilām un visiem makšķerēm un visiem statīviem saliek, un tad dragā piebraukt nevar visur, un tad jābrauc ar ķerru, ar ratiem. Gudu pa upmalu tu jau arī neaizbrauks to ķerru nekur, tur jau galu sados, kamēr tu taču aiztamas. Vieglāk ir aiznest, man liekas. Nu, bet var panest, cik tu var panest, nevar jau paņemt visu. Nu, tā, kaut kā, jā. Nu, šeit ir pa skaisto, pa smuku. Mašīna blakām, paklavēt pa buņģu. Nu,
Un tepat ir makšķeres un ūdens un viss notiek. Jāsaliela Ozolainas dīķis, jāuztais reklāma būs. Negrib jāpaslavē. Kā tu nepaslavēsi skaistu vietu, un kur daudz dzīves iekšā. Tik jāmāk noķert. Jāzina kā, drīzāk. Pareizā pieeja vajag, pareizo zaceni. Nu, es nezinu, nemāku, bet vienalga forši. Man patīk. Galvenais, ka laiks ir kapitāls. Vienkārši kapitāls. Burvīgi kapitāls. Pasakains. Te var sēdēt nedēļu un nebraukt prom. Sēdi, baudi, putniņi dzied. Skatīties uz pludiņu. Skaistums neaprakstāms. Jā. Nu, re. O, kā tur zivs viena aizgāja. Zivs? Tā bija zivs, tā nebija pīla. Ojojoj, liela. Nu, var sakot, pēc skatītāja vēlmēm es uzliku 0,14. Strong. Auklu firma saucās Strong. Nē, ne Strong, ko es te muldu. Stroft. Stroft, vo. Šidā mazo āķīti. Kaut kāds 8. numuriņš, nezinu, ko tas nozīmē, bet man patika. Tārpiņas. Daudz. Pamēģināsim. Varbūt tiešām viņai bail no tās 0,23. Kas to var zināt? Jāpārbauda. Sirdsmieram. Kas tagad te notika? Stāvus grunds ir. Kas tu nu? Interesanti. Apgūlās. Labi. Laikam man tur izregulējās tie dziļumi tagad. Ar to pavadu pārciešanu. Oi! Tas seklāk, bika. Jā, nu būs labi. Gruntene klusē. Feeder gruntene. Es tur uzliku nopietni virsū to naktstārpu. Es nesaprotu, kas te tagad, kāpēc man viņš stāv gaisā. Man tik gara pavada nav. Nu. Beidzot. Bet nu jau man taču neēdīs tagad tie mazie laikam. Maziņš āķīts. Kaut kas tur copēja jau. Bet tāpat jocīgi viņš kaut kā stāv. Man tā nebija. Nu. Jā, tur ir zivs staigā. Vecīti. Tā nav maza zivs. Tā ir skaista zivs. Nē, nu man nepatīk, ka viņš tur stāv šitā. Kas tur notika man tagad? Visa man sistēma ir izregulējusies. Nezinu, kādā veidā. Kāpēc viņš dziļāks palika? Ūdens jau nenokrita. Ko te ūdens palika? Nu šitā. Nu jābūt labi. Nekādā.
Ui, viņš netrāpīja, bet nu. Jā. Tagad ir labi. Kaut kā izregulējas tā gumiņa man. Cupē. Tas jau būs mazais kaut kāds perdeļoks. Laikam par tiem riņķiem kaut kā uzrāva to gumiņu. Ting, cupē. Cop. Ceļ uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju, uz augšu. Un jau galā. Rudulīts. Kaķim vismaz būs. Kāds rudulīts. Un nav skaists. Skaistums neaprakstāms. Skaista zivtiņa. Jāliek tīkliņā. Rudulīts ir. Līdaka klusē. Fīdergruntene klusē. Es tur uzliku naktstāru par riktīgi svaigu. Lielu. Jau copēt. Nu, i beigas man sākās ruduļi. Tev līņa karūs. Nu, vismaz būs ko darīt. Savādāk. Jāsēž bez darba. Es jau biju gatavs iet spiņīgu mētāt. Kas te viena cope tikai? Jocīgi, uz gruntenes vispār nekā. Tur tādu riktīgo uzliku, sulīgo naktinieku. Viens bija mēslos, vakar gulēja. Atradu. Var sakot, zivis sāk ķerties. Varbūt kāda lielāka arī pieķersies. Kas to var zināt? Neko nevar zināt. Nu, feini. Jā, līdaka klusē tā kā partizāns. Negrib ēst. Izsūca viņu. Tā. Kas man te copē un necepē. Lēnām iet uz priekšu. Jau pēc tam būs jāņem ārā tas fīders. Kā nav, tā nav. Pastīsies. Pēc situācijas. Kas te ir? Te viss ir pa fenšuju. Un kāpēc tu tā neapēdi? Kā to lielo āķi un to resno pavadu. Vispār necepēja. Nu kādu necepēja? Nu tur kaut kā kustināja to pludiņu. Nenopietni pavisam. Uzliek to tievo paudiņu, pasties mazā āķīti. Sāk zivs ķerties. Brīnumi. Es jau domāju, moš kā tur līnis pieķersies, karūs, kīlo pāri. Domāju, nu tās tievā pavada man saplīsīs lupatās. Bet, nu, jāriskē. Vismaz kaut kas copē, savādāk pavisam tur bēdīgi. Bija. Aha. Jāņem beņķis būs tuvāk. Vai man nav jāstāv kungam, lai kungs var sēdēt? Nu vispār. Makšķernieku paradīze. Sēdi.
sēdi pa zobiem un nebija. Tu padomā. Var sakot, sēdi. Saulīte spīd. Putniņi dzied. Vēja nav. Karsts arī nav, augsts nav. Dziļums liels. Nu, salīdzinoši, jā. Pie krasta. Pie 2 metri ir. Zīvis ķerās. Ko vēl vairāk vajag? Iet. Da jau noteikti tie rudulīši tur tagad man uzbrūk. Jāiemet vēl barību vēlāk būs. Viņam kā ar šo, ne jau kāds varēja cita zivtiņa ar pienā klāt. Nevar jau makšķeri likt nost uzreiz. Copēs, vajadzēs piecirst nepaspējuši. Tās jau ir fiksās zivtiņas. Viss notiek ātri. Nu, skaistums neaprakstā. Kas var būt labāks par šo? Nekas. Man tā liekas. Neviens fīders nestāv blakā. Tāda nedzīva makšķerēšana to fīderu. Raudiņš. Tas ir raudiņš. Mūsu kaķītim brošai. Brošu mūsu kaķīti sauc. Viņai dikti garšo šī tāda zivtiņa. Viņa būs ļoti priecīga. Liksim to pašu. Iemetīšu vēlreiz tiem pašiem tārpiem. Jep. Ja jau šitādi tur ķerās, tad jau viņiem tur baigi nav jāiespringst ar tiem tārpiem. Nu jā, plūdiņas ēdz šitā forša. Skaties. Galvenais, ka nav tās debilās trauma, kas upē. Pat viņš stāv. Un pēkšņi tīņš un džuk aiziet. Nu. Tas taču ir burvīgi. Un fīderi tas savādāk. Kaut kā nietā. Tur tā pludiņa nav. Tur tiem galiem jāskatās. Tas ir bišķiņ tā. Man nepatīk. Patīk un nepatīk. Jā, bet nu lielos brekšus jau savādāk nenoķers. Ar pludiņu jau tu nenoķers Daugavā brekšus. Nikādīgi. Negrib jāliek ir fīders. Jāmet iekšā. Hop. Nu, skaisti, skaisti. Karsti paliek. Drīz jau varēs sauļoties. Mācīja situācijas. Vējiņš parādījās, vilnīts. Noķēra 2 maziņas raudiņas. Kaķītim. Kopā 5 raudiņas un viss. Grunteni vispār klusē. Noņēma nost to naktārpu. Uzliku barotavu mazāku. Bez barības tagad ir, un uzlika atkal to tievo pavadu 0,14 mazu augu, to āķīti, un uzliku putaplasta bundiņu un baltos. Un tagad iemetu, redzēs, gaidu, arī pagaidām klusums. Nu, var sakot, eksperimentēju. Uz dzīvo, tas ir man iedzīts pašā krastā, vējš iedzina, jāiet uz pārmest. Nu, var sakot, te iet
Iet jautri, tikai zivis un zivīm tā bēdīgāk. Tas stulbais vējš tagad sāk man te pūst. Neredzu copi kārtīgi. Nu, es tā nopriecājos, ka nav vēja. Šeit tev saņem. Tur nevar saprast. Dēļ tā vēja neko nevar saprast. Tā kā ņem, tā kā neņem. Nu, varēja jau kā rūsa pieķerties kāda liela. Kam tur nav miers tagad? Svētdienas dienā zvanās man tā Jēzus Marija. Sēžam, copējam, ķeram raudas. Ruduļu nav, vairāk tagad raudas. Uz dzīvo neķerās nekas, uz fīzera gruntenes neķerās, pat copes nebija. Nu, saliku fīderu, ieliku mašīnā. Nekā nav, tā nav. Stundu nostāvēju, ne copes pat nebija. Paskatu, kas par raudā. Skaistums neaprakstāms. Opa! Nu, vismaz kaut kas ķerās. Kā es tos tārpus kaut kā izsūc tukšus. Tārpu man ir daudz, Baltiju nopirku. Rīgā biju, iegāju Salmo, paņēmu lielo buņģu. Jā, dzelteni paliek, arī baigi fiks tagad. Bišķi siltumā pastāv. Un gatavs. Leduskapī jau labi viņiem iet. Nu, vajadzēs jau uzbarot vēl, pabarot. Feini, vējš ar pazuda. Un nav. Un kā pacēla pludiņu, sāka vilkt. Un nav. Netrāpīja. Tērfu palvu nevar paķi pamašķirēt, te tālu jāmet. Nevar iemest. Uzlikt šitos līdošo līņu pludiņš. Nu, re, vējš arī pazūd. Brīžiem viņš uznāk, brīžiem pazūd. Aha. Kas var būt labāks par šo? Hopā. Raudiņš. Kuša. Un iekšā maisā. No. Tie baltie tādi. Pāris metienu un viss gatavs. Vispār. Nu. Nosprākst vienā. Sliekas vispār neēd. Ēd pats savus sliekas. Nu. Un vēl te vecie baltie ir. Jau visi ganīdz pārkuņojušies. Man vēl buņģu mašīnā ir. Un te man, tas pazacini. Pieliksim vēl. Vai te man žēl. Un vēl. Ja kāds lielais paņems, jābūt visam pa fenšuj. Varēja jau kāds atpeldēt, kāds lielāks zivtiņš. Bet nu labi. Būs jau labi. Tieši tur pie lēpenēm iemetu. Visu laiku trāpa pa tām lēpenēm. Un gaidu copīti.
Nu, jau copē. Paceļ gaisā pludu. Pluds sāk peldēt uz priekšu. Un ir. Tādā ziņā šitie pludi feini. Tā smuki, ka viņi paceļās uz augšu. Tas krāsainās, tā spice garā. Nā, feini izskatās. Opā! Nu, re. Viens tārpiņš jau tukšs. Viņi izsūc tā kā vampīri uz tārpiņas. To suliņu izsūc. Saspiež viņu. Zivis te ir daudz. Pie paša krasta. Liekas, jau tik tālu varētu nemest, nemaz tepat viņas ķert. Bet es tur tā iebaroju. Domāju, varbūt tur vēl kā cita zive piepeldēs, bet negrib piepeldēt. Bija vien kaut kas liels bija. Protams, noplīs. Varbūt aiz zāles aizķērās, vienkārši likās, ka kā liela zive. Nevar zināt. Nu, iemet bišķiņu blakām, nav nekā. Laik vienā vietā jāmet. Kaut kas jau tur knibina. Vai vējš pūš to pludu. Aizķērās kaut kur. Un kas tur ir pa ziepi. Ziepju opera. Atkal tas vējš sāk. Viņš tā brīžiem. Viņam uznāk pūtiens. Traucē man copēt tas vējš. Alk projām auklu un pludiņš līdz ar to iet prom no vietiņas iebarotās. Ja. Sūdīgi redzēt šo pludu. Bet, nu. Ija, kur es tur? Pa tukšo sanāca. Nu. Metīs tos pašus iekšā. Pret vēju jāmet. Gubā. Opā. Opā. Ļoti labi. Inkš. Jā. Un kaut kas to uz dzīvo bija ņēmis pirmīt laikam, ka viņš tur pie krasta man bija piepūst. Tagad jau atkal pie krasta ir. Tur nav jēgas iemet, viņš vējš piepūš straunu. Jo dzīvā zivtiņa nebija, viss bija sapiņķerēts, samučkināts. Tādā vienā mužeklī visu aukla. Varbūt kāds līdeciņš mazais bija paņēmis, ārdījās kamēr. Tika prom ar visu mazo zivtiņu. Kas te ir man? Nu. Kaut kas copē, nevar saprast. Nevar piecirst. Jā. Trāpīja uz lēpes, ne? Nē, viss kārtībā. Nu, ko iemetīsim ratiņu? Mums uz zelta ratiņu. Dzīvo negrib ēst. Nipako. Dzīvai stāv tur. Nu. Kas mums te ir?
lēpeni. Lēpenīte. Никак. Плотва только клюет. А у вас? О, а на что ловите? А, я на белого с червем. Nu, ot, kukurūzu redz, cilvēks saka. Noķēruši vēl vienu karūs lielu. Es vakar noslinkoju, neaizbraucu pēc kukurūzes. Ot tā. Es gribēju. Kukurūzu nopirkt un grūbus. Domāju, vēlāk, un pēc tam jau viss veikals jau bija ciet. Ot, Arča, tā ir. Nekas. Mēs zināsim tagad. Tagad zināsim. Vajag paņemt, jā. Что? Oho. Nesapratu, ko viņš teica, bet vietējais kaut kāds kaut ko esot noķēris. Nevar jau tālu iemest, cik nu tālu var. Bet nu. Nu tā, nākošais brauksim ar kukurūzu. Kukurūzu grūbām. Jāpaņem ķiplociņš klāt, vēl būs atsevišķi jāuztais ar ķiplociņu, lai savalkās. O, un mauksim. Barībiņu iepirksim. Wow! Un mauksim capēt. Forša vieta. Klusi, mierīgi. Likt feju. Patīkami. Makšķerēt. Nu, negribu. Tā līdaka nav nemaz, tāpēc jau man arī neņem. Iebadabadu. O. Nevar saprast, es to dzīvoju iekšā. Nē, jāikam jau jāiemet. Jā, nu atpeldēs kādu līdaku. Izdomās atpeldēt uz šejieni. Kāda jēga, ka man tās karūsiņas spainī. Lai jau pelteni dīķī. O! Paskatieties, kāds skaistums. Kāds paruduli. Vau! Nav liels, bet skaists. Sēžam, kūkojam. No feini. Tā, līdāk makšķeri novākta mašīnā. Jā! O, jāiet pēc kukurūzes piedāvā. Tad jāiet. Ja piedāvā, tad jāiet. Вчера не хотела ехать. Я думал, кукурузу, перловку надо. Потом ай, и так и все. Как всегда. Позже поеду, а потом уже магазин закрыли, все. О, какой. О, слушай, я сниму. Люди посмотрят и будет рыбу ловить сейчас. Ну, огромный, слушай. Ну, мы не здесь, мы тот Серегин взвешивали, по-моему, ну, не взвешивали. Он мне чуть не упал. Я в садок пихал головой кверху, блядь. Он зацепился плавником, я что-то руку ослабил. Он хуяк и к берегу прыгнул, я успел выкинуть на берег. Слушай, ну вот. И главное, около самого, да? Вот, да, вот. И домка тоже самое. А донка, о, что-то. Она пускай подергивается.
Я убрал, там вообще не поклевка, я дальше кидал, да. Донка чисто, здесь у меня червяк с кукурузой, Ага. а на донке чисто 2 кукурузины. Угу. Вот, и вот этот большой на 2 кукурузины взял. Ух, слушай, надо закинуть. Ну, мне там это, красноперка и Ну, у плотва. меня тоже вон там, есть же. У меня такая большая есть красноперка там. Поэтому и плотва такая хорошая. Ну, в каждом месте, да, свой этот. Да, слушай, надо идти. Спасибо. О. Nu, reku mums ir kukurūziņš. Man jau āķis būs pamazs. Es pat, vajadz uzprasīt, cik āķi lieliņi. Jau lielāku āķi, vai šitādi vegemocie ķerās. Ko tu to viņi izaugs, maz āķīti. Nu, jau haidī, jāpārsien āķis. Uz krupņakiem. Tu padomā. Nu, ko? Jāvelk ārā, jāpārsienās. Gaidām brīnumu, gaidām karūsu. Šoreiz brīnumu gaidīsim karūsu lielo. Nu, viņam bija liela, nu, tur pie 2 kg. Riktīga mamma vai tētis. Nu, kukurūziņš iegāja. Nomainīja āķi. Bet viņi pie paša krasta ķer, tepat aiz niedrēm. Nu, kur zāle, tepat, kur beidzās zāles. Uzreiz met iekšā. Padomā, es tur piģinu kaut kur. Bet, nu, es tur sabaroju. Tāpēc es iepiģināju tur atkal. Nevar saprast. Nu, ja tur galīgi nebūs, tad pamēģināšu sarīt tepat pie krasta. Nu. Jau velk. Bišķiņ kaut ko pavilka. Kaut kas notiek. Vai nu rauda, vai nu kaut kas lielāks. Nevar saprast. Ir kaut kas ir, bet tas nav liels. Ir zālēs. Kas tas ir? Raudiņš. Tu padomā? Es jau domāju kaut kas cits, bet nu labi. Domāju karūs. Rauda ir liela. Tā arī garšo. Kukurūza. Nu, vecīt. Mums taču pamēģināt te pie zālē iedragāt. 2 kukurūzas ieņemāja, ka nebija ko redzēt. Nu, padomā. Jā, to es saprotu. Bet tur jau arī karūzas arī varētu būt turpat. Vēl iemetīšu. Stulbais vējš. Stulbais vējš. Vējš ir forši, tikai man copēt traucē. Nu, pludiņu piespieda, nogrima pludiņš. Tā. Nu. Kas tas ir pa kukurūzi? Spilva, saldā kukurūza. Īstenībā jau, man liekas, vienalga. Vien, ka citi ņem to goldenu vai kādiņu tur saucās. To kukurūzu. Ķipa baigi labi ķerās uz viņas zivis. Var jau būt. Būs jāpaņem man arī kaut kādas kukurūzas. Man jau īstenībā bija nopirkt sen jau, stāvēja leduskapī, stāvēja, tad tie lieti visi kaut kā nesanāca. Beigās viņu paņēma apēdu pats. Pielika majonēzi un apēdām. Garšīgi bija. Vajadzēs man te iepiģināt, bet te nav barots, varbūt
Varbūt nevajag barot. Es neesmu redzējis, ka viņi kaut ko barot. Nē, nu parasti jau plunkšķis, kad baro. Varbūt viņi nemaz cilvēki nebaro. Kas to var zināt? Bet feini. Kaut kas pieķeras. Pakal rauda. Nu. Osparauda. Jāiemet, man būs te pie krasta. Viņi ķer pie krasta. Un kā kukurūza ieņemā iekšā, tā kā nav ko redzēt. Nu. Asiņains viss. Jā, un grunten arī viņiem ir. Gruntens arī copē. Bet redz, vajag pareizo zaceni. Un tad viss notiek. Redzi kā? Sliekas neēd. Bet viņš teica, ir slieka arī kopā var likt. Slieku un kukurūzu. Un pliku slieku redz neēd. Un baltos neēd. Tās karūsas. Nezinu, kāpēc. Nu, padomā. Nu izdabā viņam. Tam zivīm. Ko lai dara? Jātais seklāks. Kaut kas copē. Valk projām. Kas tur ir? Akalrauda. Batoni. Otie batoni. Raudiņš. Nu, man raudas ķerās. Bez mukas. Jāmaina pludiņš. Es jau domāju, ka jāmaina pludiņš būs. Vai grūti redzēt šito pludiņu. Jāliek būs stacionārais pludiņš. Nu, te padomā, kukurūzu rullē. 2 kukurūzas ieēd, tā kā nav ko redzēt. Nu. Es jau gaidu to lielo karūsu. Nevar sagaidīt. Pulkstens jau 12:30. Nu. Bet te jau laikam visu dieniņas var ķert. Es tā domāju. Nav jau kā upē. No rīta un vakarā labāk. Nu, kas tur tagad ir? Kaut kur aizķērās. Nu, tu parazīts. Nu, re. Cope. Kā iemetenī iebarotā vietā tā aiziet. Akā rauda. Man raudas šodien. Raudu diena. Kas par raudiņām. Skaista. Ai. Nu, es gaidu to krokodīlu un nevaru sagaidīt. Kaut kas brauc, auto brauc. Nu, gan ierī. Ar šito pat nevar dabūt ārā. Šito te jāņem lielāks. Nu, te jau haidī. Jāiet pēc lielāk. Izņemt āķi. Un tā, mani mīļie. Copes beidzu. Nekas vairāk neķerās vispār. 2 pāri. Neraudas nekas.
ruduļu, nu, pa karūsām jau nerunāsim. Tās mums šodien vispār neķerās. Nu labi, nākošreiz. Tātad, vilksim ārā. Vilksim ārā mūsu raudas. Vecīt. Tas par raudām. Skaistums neaprakstāms. Ļoti labi. Nu tāds mums loms šodien. Rudulīši, raudiņas. Tas muko. Nu tāds mums te skaistums. Kas mums te uzpilēja no zivīm. Nu re. Vīri arī brauks mājās. Bet nu tie labi saķēra. 3 lielās karūsas. Es redzēju. Milzīgas. Tādas nebija redzējis nekad tik lielas karūsas. Tā kā karpes. Nu labi. Te visiem čau. Tiekamies nākošreiz, kur un kā nezinu. Jā, bet copēt jābrauc. Nu tālūk, cerams, ka lietas arī nebūs. Laiks uzlabosies, tad jau varēsim copēt. Viss kaut kur, kur sirds vēlās. Nu tad tā. Labi. Čiju rivu visiem. Labi. Atā.